veselības nekā vispār kaut Ir vērts apmainīties ar viedokļiem. Mums mākslas skolā arī kolēģi daži teica, ka nevajag iet gājienā, labāk zīmēt tajā laikā. Un es viņus saprotu. Varbūt tieši tā arī ir, ka katram ir savs viedoklis. Un to var izteikt arī gājienā. Paldies, kā jūs sauc? Vilnis Heinrichsons. Un skolu arī var pateikt? Rīgas mākslas skola. Māris Mužnietis, Rīgas mākslas skola. Kā es tā redzēju? Un sākās jāuzved. Kad mēs to tā teicu, tā brutāli tā apmēram. Vai poks gražīts? Tas tiešām ir svarīgi, lai tos cilvēks, viņš nevar katru dienu aizbraukt un Rīgu un zināt, kas tur Rīgā tur vienu dienu tā, viņš šitādi izstādi, viņš paskatās raidījumus, kādas jaunās grāmatas, kādas izstādes, un tad viņš aizbrauc uz lielo pilsētu un izbauda to mākslu, vai arī tas, kas dzīvo Ludzā, un tādējādi uzzina, kas notiek Liepāji. Kam nebūs dekoderu, nebūs kultūras, un dekoderu nebūs vismaz 50% Latvijas iedzīvotāji. Bravo! Šodien atbalsta mākslas dienas. Vai mēs esam gatavi iet atklāt mākslas dienas? Rīgai? Lielāka atsaucība, jā! Rīgas mākslas telpu, bet vēl nav pakustējušies ne soli, droši nāciet tuvāk uz Rīgas mākslas telpu. Atmaņas! Sveiki jaunatnē! Apsveicam panākumiem! Daudz laimes! Nāc saimē rokas iepot! Jā.
Cienējamie klātesošie, prieks jūs redzēt šodien šai skaistajā dienā, arī šeit, šai skaistajā pazemes izstāžu zālē, lielākajā Baltijā un varbūt visā Eiropā. 5 sievas, ko jau mēs dzirdējām. Liels paldies viņām par to, ka tika šī izstāde arī norganizēta. Un kaut kur te bija Elīna. Es viņu redzēju uz ielas ar tādu lielu ruporu rokā. Un tagad es redzēju ar ziediem kaut kur rokā. Jā, es esmu te. Te viņi ir, jā. Es domāju, ka tev labi izdevās norganizēt šīs izstādes tādu motu, uzrunu uz ielas. Un es domāju, ka šī skaistā diena saulainā katru mūs aicina pretim nācēju uzrunāt, pasmaidīt. Un es domāju, tādā veidā arī šis gājiens pieauga. Un mēs esam visi šeit kopā. Ieva Jēkabsone, Ieva Vīriņa, Ieva Jakušonuka, Ieva Zariņa, Ieva Īzāta. Un es gribu teikt milzīgu paldies un sveikt ar pavasarīgām puķēm. Jo tā atsaucība no viņu puses bija milzīga, jo šī izstāde ir kā piemērs, kad arī grūtos laikos, jāpiemina atkal finansiāli grūtos laikos, kad no gandrīz nekā var radīt savu veidu brīnumu. 5 ievām un pareizai ķīmijai. Paldies visiem, vēl daudz kas notiks mēnešu garumā, sekojiet informācijai. Paldies!